piekdiena. Šodien ziņā. Latvijas hokeja tīkls savu pirmo olimpisko spēļu aizvadību pēc pēdējo 2 gadu pasaules čempioniem Krievijas, kas figurēja milzīgi interesantīgi liela valsts preizē. Latvijas hokeja tīkls galvenais treneris Oļegs Zēvers atzīst problēmas ar sastāvdaļas drošas par tīklu panākumiem. Laikraksts Sovetskij sports žurnālists un interviju bija aicinājis Latvijas hokeja tīkls un KHL kluba MVD galveno treneri Oļegu Zēveru un uzdeva viņam dažus jautājumus, kad kādreiz vien Latvijas tīkls kapteinis ļoti nesatika. Lūdzu. Tātad, ko vakar? Mēs studijā aicinām Oļegu Zēveru. Tātad, ko vakar? Man zinās, ka jūsu komanda atšķirībā no konkurentiem grupā Serbijas ir ļoti jūs var apskaut. Man atskaut par ko? Piemēram, Slovākija pats man bija dīspārtīgi, bet tagad jau septiņi. Jūs man varat apskaut, bet par ko? Man ir viens vārds, kurš nav šodien vispār spēlējis. Man tikai 3 centri pusēji, un tikai izgāties vienkārši vai. Labi apskautiet man. Bet kā jūs vērtējat sev komandu? Kā jūs vērtējat? Viņas ir daudz naudas pārsteigumu. Jūs gaidat. Vai jūs arī šeit konkrēti uzdevums? Varētu izskatīt no labākās. Tā. Bet vai jums ir izturīgi turnīrs tāds, ka spēlēt ar Krieviju, pretiniekiem nebūtu laiks iespēlēt? Kā tas jāsaka? Krievija. Jā, kā būs, tā būs. Bet kā jums šķiet, kāds būs rezultāts pēc šo? 100%. Bet kādas jaunā formula, tagad jūs kādi īpaši nenodotēt, bet jūs turnīri visas komandas, ja jūs vispār spēlēt? Ja godīgi vispār nenodotēt. Bet tas ir kāds ir finansiālais stimulus apspēlēt. Ko jūs domājat pajautāt, tad jūs zināt, kāda ir ļauda? Jums ir interesanti. Es jau esmu šeit, kas nesadot. Vai jūs nav atšķirot? Nē, izpaldīties spēcīgi. Mēs esam paši labākie, tā ir interesanti. Aleks, kāpēc Latvijas tīkls salīdzināja ar enerģētisko mafiju? Kas tas tāds? Konkrētinieks visu izsūtu. Pilnīgi pareizi, paldies Aleksiem, pateicinieks. Bet, ziniet, tā kā mēs ar atšķirt, tev līdz kapā iekapājām. Ui. Jā. Šīs dienas šogad, ja Krievija, viņi ir spējīgi apteikt par Kanādu. Vienkārši sportā.